Jā. Tātad labdien visiem! Mani sauc Dats Vintere. Vēlreiz atkārtošos, ka liels prieks redzēt diezgan kuplā skaitā redzu interesantus par mūsu rīku operāciju plānošanas rīks. Noteikti daudz no jums, kas ir šodien arī ieradušies, jau bija arī gandrīz pirms gada uz mūsu lielo operāciju plānošanas rīka atklāšanas webināru, kurā mēs jau stāstījām, kas ir iekšā, kādas funkcionalitātes. Šajā reizē teiksim tā, ka gribējās uztaisīt vēl vienu webināru, jo tiešām mūsu roadmapā, par ko arī es personīgi esmu stāstījusi jau braukājot pie klientiem, visu roadmapā ir ļoti augstā prioritātē mums bijis arī šis operāciju plānošanas rīks. Šodien līdz ar to pastāstīsim Artūrs Gotlības, kas ir mūsu projektu vadītājs, pastāstīs gan par to, ko mēs dzirdējām pirms gada, gan arī tajā pašā laikā par visiem jaunumiem, ar kuriem mēs varam palepoties šajā reizē, piesakot jau tādu otro kārtu operāciju plānošanas rīkam. Tā kā došu vārdu Artūram. Artūr, pārņem droši mikrofonu, un ja visiem, tad, kad būsim noskatījušies, ja kādam būs kādi jautājumi, varbūt, kad tos tad uzdodam pēc tam, jo būs arī video materiāls pa vidu, varbūt jau daudzas jautājumas, kas būs prezentācijas laikā sakrājušies, varbūt jau varēsim atbildēt jau pašas prezentācijas laikā. Bet pēc tam laipni lūdzu uz jautājumiem. Artūr, vārds tev. Jā, labdien vēlreiz, kuri nav vēl redzēti, nebija. Paldies visi, kas ir pieslēgušies. Tiešām ir pagājis vesels gads, kopš iepriekšējo reizi demonstrējam ārsta birojā šo operāciju bloku. Šajā laikā ar kolēģiem esam aktīvi braukājuši pie ārstniecības iestādēm, viņām prezentējuši šo rīku, ievākuši dažādas atsauksmes, saņēmuši uzlabojumu ierosinājumus un pieteikumus no iestādēm, un liela daļa arī no teiktā esam realizējuši. Tad neliela atkāpe, par ko mēs runājām pirms šī viena gada. Principā par pamatlietām operāciju blokā, kuras šobrīd ir noteikti, ka ir uzlabots un sasnieguši nākamo līmeni. Tātad viens tas ir pieteikums operācija, operācijas ieplānošana, darbinieku plānošana, materiālu ievadu un tālāk izmantošana dokumentos. Tātad varējām arī sekot līdzi noslodzēju statusiem reāla laikā, un pēc operācijas veikto manipulāciju nodošanai bija arī tāda funkcionalitāte, ka varējām nodot uz stacionāru karti. Viņa ir joprojām. Tālāk par to, kas tad ir šie paveiktie darbi kopš iepriekšējās reizes. Sarakstā ir 11 lietas, reāli pēc fakta tās noteikti ir daudz vairāk, bet būtiskākās. Sākšu es ar ātru operācijas pieteikumu, kuru ļoti vēlējās Madonas slimnīcas ķirurgi, lai nepildītu pilnu lapu, bet tikai nelielu daļu. Tad bija vairāki Rīgas Austrum Kliniskās universitātes pasūtījumi, kā anestezija karti ievada, iespēja pieteikt anonīmu pacientu, manipulāciju paku izmantošanu un vēl daudz citi. Tāpat ķirurgi norādīja, ka ir pieraduši skatīties uz horizontālu operācijas skatu, un arī to mēs esam realizējuši. Esam ieviesuši operācijas blokā arī runas atpazīšanas rīku, ātrākai informācijas ievadēji. Un šobrīd vēl vairāk informācija tiek ievadīta no stacionāra kartes, un vairāk informācija tiek nodots no stacionāra kartes atpakaļ uz ārsta biroju, uz operācijas bloku. Tad lietotājiem ir izveidotas tiesības, jeb tiesību bloks, ar kuru var regulēt pieeju pie dažādām operācijas bloka sadaļām vai pie dokumentiem. Ir iespēja zāles slēgt, bloķēt pierakstus, pacientiem izveidot brīdinājumus, un tāpat arī citi uzlabojumi. Tāpat pēdējais sarakstā ir mainīta cenu politika, kas varētu būt ļoti svarīgs mūsu potenciālajiem klientiem. Varu pateikt to, ka tā ir kļuvusi draudzīgāka, sīkāk noteikti pie saviem klientu attīstību vadītājiem par to interesēties.
Bet šobrīd, es domāju, pienācis laiks demonstrācijas video. Jā, viņš nav īss, jo gribējām parādīt tik tiešām daudz paveiktās lietas. Iespējams, ka kāds no jūsu jautājumiem tiks atbildēts video laikā, iespējams, ka video beigu daļā. Tātad aicinu, es domāju, skatīties Raita Krūmiņa, mana kolēģa, sagatavoto video, un pēc video noskatīšanās atgriezīsimies pie nākotnes plāniem saistībā ar operācijas bloku un arī jautājums sadaļas. Tad laiks video. Paldies! Sveicieni! Šodien es jums pastāstīšu par ārsta biroja operāciju bloka funkcionalitāti. Operāciju bloka funkcionalitāte mums sastāv no 4 dažādām apakšfunkcijām. Kreisajā pusē augšā var redzēt, ir operācija pieteikumi, operācija plāns, operācija tāfele un operācija dokumenti. Tātad būs informācija gan par atsevišķi par katru no šīm sekcijām, gan arī secīgi iziešu dokumentu plūsmu, lai jūs saprastu, kā ar šiem dokumentiem var strādāt. Tātad, ja mēs vēlamies ieplānot operāciju, tad tas, ko mēs varam laicīgi darīt, var izveidot pieteikumu. Tātad šī sadaļa operācija pieteikumu augšējā labajā stūrī ir poga pievienot, spiežam to, un tiek atvērta forma jaunu pieteikumu izveidē. Varam rakstīt pacientu. Atrodam, izvēlamies. Tāpat kā šim jebkuram laukam ir arī iespēja, kur labot viņu. Pieņemsim, ja mēs vēlamies paplašināt meklēšanu, tad tiem laukiem, kuriem ir vairāk dati, kur varētu būt nepieciešama meklēšana, tur arī ir šī meklēšanas poga, kas mums atver paplašinātu meklēšanu. Un šeit mēs jau varam izvēlēties pēc parametriem, kuri mums zināmi. Ja iespējams, par kādu iemeslu dēļ, kādam laukam nepieciešams paplašinātāk meklēt šo informāciju. Bet, ja jums ir zināmi dati, tad, kā rādīja sākumā, ērtāk, protams, ir ievadīt viņu uzreiz, un ātrajā meklēšanā viņš uzreiz šo informāciju sameklēs. Kur ir poga arī, ar kuru var atgriezt iepriekšējo vērtību. Tātad mēs bijām ievadījuši pacientu, ja mēs viņu izdzēšam, tomēr mēs viņu vēlamies, spiežam šo pogu, lūk, pacienta ir atgriezts. Lai jums arī vienkāršot uztver, tas, ko es tagad darīšu, es uzreiz spiedīšu saglabāt mēlrakstu, un spiežot šo saglabāšanas pogu, sistēma uzreiz parāda, kura tad mums lauki ir obligāti, un kurus tā kā vajadzēs aizpildīt, lai mēs šo dokumentu varētu pilnībā aizpildīt, arī saglabāt un nodot tālāk dokumentu plūsmā. Tātad šis ir maksātājs. Ja mēs laicīgi plānojam, tad pieņemsim, tā būs plānuma operācija mums. Izvēlamies operācijas veidu. Šos te ir iespēja klasifikatorā sadefinēt, kādas jums tās operācijas būs. Lūk, te, piemēram, būs kataraktas operācija. Un šī operācija jau uzreiz mums ielasīja plānoto ilgumu, kā arī manipulācijas, kuras arī definējot šīs operācijas, var nodefinēt, kuras šī operācija noteikti būs. Līdz ar to viņas te arī uzreiz mums ielasās. Protams, ja ir vēlme, tad būs iespēja pievienot papildus manipulācijas, bet ir ērti, ja mēs varam šo te operāciju jau redzēt manipulācijas uzreiz ielasītas. Tātad operācija. Uzvēlamies. Veicām. Es arī mazliet pastāstīšu par neobligātiem laukiem. Var no anestēzija kartes, ko es vēlāk nodemonstrēšu to no operācijas. Vienkāršā variantā mēs varam lokāli norādīt, tad ir lokālā un daudzuma militroza, bet anestēzijas karte ir arī paplašināta funkcionalitāte, ko es jums parādīšu arī vēlāk. Norādīt pacienta pozīciju, operējamo pusi, operācijas zāli. Izvēlamies. Vēlāk zāle tiks definēta plānā, bet pieņemsim, ka mums ir nodoms jau šī zālē šo pacientu operēt. Laiks un datums mums ielasās aktuālais.
Bet, ja mēs vēlamies norādīt jau kaut kādu plānotu nākotnes laiku, tad droši var darīt, izvēlēties kalendāriņā un pamainīt. Nu, pieņemsim, ka mums viņš ir 20:55. Tad laukiem, kuriem te ir paplašināts ievads iespējas, papildus informācija, kur varbūt arī liels informācijas apjoms nepieciešams, ir šādi te mikrofonu simboli, kas ir augšējā lauka labajā pusē. Un uz šī te uzspiežot, tiks veikts ieraksts tam, ko es runāju. Papildus informācija. Punkts. Tad es nospiedu stop. Tur šī ikoniņa bija pārveidojusies par ierakstu pogu. Un tas, ko es runāju, tas tika ierakstīts šeit. Nu, līdz ar to, ja jums ir daudz informācija, varbūt ērtāk ir viņu ierakstīt audio nekā rakstīt. Protams, kā jau jebkas varbūt nav ideāls šis rīks un varbūt arī nenolasīs perfekti jūsu dikciju kādā brīdī, bet, droši vien, ka ir vieglāk paskatīties, pēc tam pārskatīt šo tekstu un varbūt palabot kādu kļūdiņu, nekā visu to rakstīt manuāli. Tālāk varam arī pievienot diagnozi kādu, piemēram, mums būs pamata diagnoze. Arī diagnozē var piezīmes kādas pievienot. Tad klasifikatorā var sadefinēt arī kādas iekārtas, kas tiek izmantotas operācijās, piemēram, pievienosim monitoru, medicīnas preces. Arī implanti, ko varam sadefinēt klasifikatorā. Un tad var pievienot komandu. Tātad mums ir galvenā ķirurga lauks. Un ja es tagad mēģināšu pievienot vēl vienu galveno ķirurgu, tas pats ir arī galveno anesteziologu, un mēģināšu viņu saglabāt, tad viņš to neļaus. Tāpēc, ka galvenais ķirurgs mums ir parādās tikai viens, līdz ar to otro speciālistu būs jānorāda kā citu. Pieņemsim, šī gadījumā tas arī būs ķirurgs, viņš būs vienkārši ķirurgs. Pievienosim vēl asistentu. Kā arī ir iespējams norādīt citas iespējas speciālistu, pieņemsim anesteziologu, kurš būtu no citas iestādes. Rekurs nenorādīja lauku struktūra vienību, bet to arī ir iespējams norādīt atbilstoši struktūra vienībai, kāda mums nepieciešama. Kā arī saistītais dokuments vērš uzmanību, ka, ja pacientam ir aktuāla statskarte, tad pie saglabāšanas mums šeit viņš ielasīsies. Saglabājam. Un redziet, aktuālā stacionāra karte mums ir jau ielasījusies operācijas pieteikumā. Šobrīd operācijas pieteikums mums ir statusā jauns, bet viņu vajadzēs arī apstiprināt, lai mēs varam viņu ieplānot. Tātad, lūk, šis tagad pieteikums ir apstiprināts, un viņu varēs arī ieplānot. Šobrīd parādīšu vēl pirms plānošanas pieteikumu kopējo sarakstu. Tātad, lūk, šis mums ir apstiprinātais, tikko izveidotais operācija pieteikums. Un, ja jums ir daudz pieteikumu, jums varētu būt interesi atfiltrēt kādus specifiskus pieteikumus. Te ir filtri, periods, steidzamība, pieteikuma status, līguma attiecība, operācijas grupa, struktūra vienība. Piemēram, mēs vēlamies tikai steidzamos pieteikumus, atlasam datus, un redzams, viņš parāda tikai to, kuram mums ar pārējiem filtriem, tiksim, šodienas datumā,
tad nokopējumi, kas tiek attēlots, ir steidzamība steidzams. Nu, ja mēs vairs nevēlamies šo filtru, spiežam attīrīt filtrus, vēlreiz atlasīt. Šobrīd jau tiek atkal atlasīts mums arī tikko izveidotais plāna pieteikums. Tagad tālāk es jums parādīšu, kā ieplānot operāciju. Tātad, ja operācija mums ir statusā jauns, bet jau apstiprināts, tad mēs viņu varēsim redzēt operāciju plānu sarakstā un ieplānot. Tātad ieplānošana mums notiek tā, ka šīs jaunās operācijas, ko mēs izveidojam, bet neesam ieplānojuši, parādās labajā pusē. Teiksim, šeit tas plānotais laiks bija no 20:55. Mums plānotā zāle vērš uzmanību bija šī mazā zāle, bet pieņemsim, ka dzīvē lietas pamainījās un mums ir nepieciešama cita zāle, kur plānosim šī zālē uz 20:20. Lūk, arī laiks nomainījies sākuma no 20. un arī zāles nosaukums nomainījies ir atbilstoši. Tagad spiežam klikšķinam uz šī ieraksta, atverās mums šāds loks, kur mēs atveram vaļā pieteikumu. Par pieteikumu vēl komentārs, ka lūk pie pacienta mums ir un arī citās vietās šī brīdinājuma zīme. Šī brīdinājuma zīme parādās pacientiem, kuriem mēs esam ievadījuši šeit papildus informāciju pieteikumā, ko es iepriekš veicu audio ierakstu. Un šī informācija attiecīgi parādās pirmajā daļā. Ja ir kaut kas svarīgs, kas ārstniecības personālam būtu jāzina par šo pacientu vai par šo konkrēto operāciju, kā arī otrā daļā, kur ir rakstīts pacients testam, tā savukārt ir informācija, kas tiek izgūta mums no pacientu datiem. Tātad, lūk, sekcija papildu dati, brīdinājuma piezīmes. Tātad, ja kāda no šīm informācijām par pacientu ir aizpildīta, tad mums tiek rādīta šī izsaukuma zīme, lai šie medicīnas personāls ir informēts par to, ka tur ir, pieņemsim, pacients, varbūt kurls vai kāda cita informācija, kas var noderēt zināt, operējot. Kā arī ir vēl viena tāda lieta, ka mums šos dokumentus ir iespēja izdrukāt, kad viņi ir saglabāti. Šeit labajā pusē poga drukāt, spiežam, un šie pieteikumā savadītie dati mums parādās drukājuma formātā. Varam veikt izdruku, ja tas ir nepieciešams. Un šobrīd virzīšos pie otrā dokumenta. Tātad pirmais bija pieteikums operācijai, kuri tiek veidoti un pārskatīti šī pirmajā sadaļā, tātad, lai nonāktu tālāk. Tātad pieteikums, kad viņš mums ir bijis jauns, apstiprināts, šobrīd ir kļuvis ieplānots augšā, kur var redzēt statusu. Tātad, kad mēs plānā viņu ievelkam kreisajā pusē kalendārā, tad viņš mums ir kļuvis ieplānots. Un tagad mums ir aktivizēts. Mēs varam veidot operāciju. Tātad spiežam uz pogas labajā pusē. Un mums atverās operācijas forma. Lai uzsāktu operāciju, respektīvi pirmo posmu, tos arī ir iespēja definēt atsevišķi iestādē. Tātad pacients izsaukts, šī gadījumā pirmais status, lai mēs viņu ierosinātu, uzsākt šo operāciju, spiežam saglabāt. Un viņš ir ielasījis šobrīd aktuālo laiku, par kuru šis status ir uzsākts. Kam es te vēl varu vērst uzmanību? Tātad, lūk, operācijas zāle mums šeit arī ir nomainījusies atbilstoši tai, kurā mēs reāli plānā viņu ieplānojam. Ieplānotais laiks arī atbilstoši šim te plānā esošajam laikam, kā arī operācijas manipulācijām mums ir ielasīti izpildītāji automātiski, kas šī gadījumā tika ielasīts galvenais ķirurgs, ja tāds ir norādīts. Šis te ir galvenais izpildītājs un faktiskais, bet ja mēs vēlamies papildus pievienot, mēs to varam darīt. Tiesa gan galvenais var būt tikai viens, faktiskie var būt vairāki.
Ja mums ir nepieciešama vēl kāda papildus manipulācija, tad mēs to varam darīt šeit, pievienot viņu, bet ir vēl tāda plašāka iespēja jūsu vērtībai. Tātad ir iespēja pievienot manipulāciju paku. Tātad ir iespēja sadefinēt vairākas manipulācijas vienkopus atsevišķā pakā zem jūsu izvēlēt nosaukumu. Un tad šeit būs vairākas manipulācijas, kurām arī, kā redzam, mums ir izpildītais jau ielasījies galvenais ķirurgs, kur arī mēs varam pievienot papildus. Ja mēs vēlam šo manipulāciju paku pievienot, tad spiežam, ja mēs vēlamies vairākas saglabāt, atvērt jaunu, vai šī gadījumā vienkārši saglabāt un aizvērt. Un lūk, šīs te divas jaunās manipulācijas mums ir pievienotas tagad operācijai. Operācijai turpinoties, mēs varam nomainīt statusu uz aktuālo. Tātad, teiksim, pacients izsaukts, nākamais status ir pacients ievests blokā sagatavošana. Kā mēs nospiežam mainīt, tā arī šim statusam tiek ielasīts aktuālais sistēmas laiks, kuru mēs lietojam šo te ārsta biroju. Tā mēs varam turpināt arī šo statusu mainīt. Lūk, uz nākamo statusu, kad status ir pamainījies, kā arī mums ir iespēja pārskatīt šos procesa etapus. Tātad mēs varam arī kādu iepriekšējo etapu atcelt, kā arī pamainīt laikus. Protams, tur tāpat tiem laikiem ir jābūt secīgiem, bet, piemēram, mēs te norādīsim, ka šis mums ir 10 pāri. Šis, piemēram, būs 11 pāri, saglabājam. Lai norādītu, ka viņi ir mums atšķirīgos laikos notikušas, parādīšu, kurus mums arī vēl attēlojas. Tātad nomainīsim vēl. Te var arī izlaist, ja mums kāda status nav aktuāli. Spiežam izvest pacients no zāles. Mainām statusu. Un nomainām statusu arī uz pēdējo, kas ir pacients izvests no atmodinātavas bloka. Nomainām statusu, saglabāt. Lūk, tagad mums zīmīgie statusi ir saglabāti, kas ir 2., 3., priekšpēdējais, pēdējais. Viņi mums kalpo anestēziju sadaļā. Lūk, anestēzijas sadaļa, ko es iepriekš mazliet pieminēju, lūk, operācijās viņa mums šeit ir pieejama. Tātad spiežam. Apstiprinam izmaiņas, ko mēs te esam izdarījuši ar statusiem un manipulācijām. Un te tad var sapildīt datus par anestēzijām. Tātad šis te pirmais pirmsoperācijas etaps mums atbilst šim te 2., 3. statusam operācijā. Te arī mēs varam pievienot manipulācijas. Otrais etaps, kur mums ir no 3. līdz priekšpēdējiem statusam, atbilst šiem laikiem. Te arī pievienojam datus. Un 3. savukārt mums ir no priekšpēdējā līdz pēdējiem statusam šie laiki. Arī aizpild datus. Tas, protams, nav obligāti, bet ja jums ir tāda nepieciešamība. Un arī komplikāciju sadaļa mums te ir. Te arī datuma laiku ielasās aktuālais, kad šī forma ir atvērta, bet varam to pamainīt, pievienot aprakstu. Un saglabājam šo formu. Un šīs te manipulācijas, vai šī gadījumā tam tā kā ir anestēzijas sadaļā, tam tā kā būtu jābūt anestēzijām, kā arī šeit esošās operācija manipulācijas ar attiecīgiem laikiem, ko parādīja, kas ielasās anestēzijās vai operācijas laikiem, ielasīsies mums statskartē pēc operācijas slēgšanas, tad, kad mēs pavisam noslēdzam šo te operāciju. Tātad ir vēl tāda iespēja, ka, pieņemsim, operācija nenotika vai kādu citu iemeslu dēļ mēs vēlamies viņu tā kā atcelt, tad šeit augšā labajā stūrī poga atcelt.
Bet, kā saka, lai nobeigtu operāciju un importētu šos datus uz statskarti, ir poga slēgta. Spiežam slēgt, apstiprinam, un šī brīdī datiem arī jāaiziet uz statskarti. Nu, kā redzat, protams, dokuments ir slēgts, te mums nav vairs dati labojami ar attiecīgiem tiesībām, gan mēs varam viņus labot, bet fundamentāli ideja ir, ka šobrīd operācija slēgta. To arī mēs šo operāciju nobeidzam. Tanī brīdī, kad operācija mums jau ir bijusi uzsākta un saglabāta, tātad, kā es teicu, pirmais dokuments ir operācijas pieteikums, otrais ir šīs operācija, tad mums ir vēl 2 dokumenti, kurus mēs varam aizpildīt, kad jau operācija ir bijusi saglabāta. Tātad, ja mums vēl nav bijusi operācija saglabāta, šie dokumenti nebūs pieejami. Tātad tie ir operācija reģistrācijas žurnāls un norakstīšanas karte. Tātad labajā pusē mēs varam veikt navigāciju starp pieejamiem dokumentiem. Tātad no operācijas atpakaļ uz operāciju pieteikumu vai arī uz operāciju reģistrācijas žurnālu. Tātad šeit mums atverās dati jau ir ielasījušies no iepriekšējiem dokumentiem, kā arī vērš uzmanību, ka lūk, te arī mums ir manipulācijas, tātad gan tās, ko mēs iepildījām manipulāciju sadaļā, gan arī pēdējās 4, kas bija mums manipulāciju sekcijā pašā operācijā, nevis pienestēziem. Te arī ir manipulācija pakas dati. Tātad šīs te 2, ko mēs ielasījām no manipulāciju pakas iepriekš definētās, tie mums te parādās, ka tie ir no tās pakas tīri informācija, kā šīs te manipulācijas te ir nokļuvušas. Nu, varam saglabāt. Te tiek pieprasīts, kā redzams, nav saglabāts. Mums arī var pastīties, vai vēl kāds. Šī gadījumā ir nepieciešams aizpildīt šo lauku, un tagad varam saglabāt. Un tad visbeidzot 4. dokuments ir operācija norakstīšanas karte. Te arī, kā redzam, dati mums ir jau ielasījušies daļu no citiem dokumentiem. Nu, varam pievienot kādu lietot medikamentu. Te arī ir iespēja pievienot implantus. Un, ja ir tāda nepieciešamība, te ir implantu un ierezlietojumā preces uzlīmēm, arī iespēja augšā pielādēt dokumentus, ko arī šeit izdara. Lūk, šeit viņam arī priekšskatījums ir parādījies. Un tagad datus mēs esam aizpildījuši, var saglabāt. Tātad līdz šim es esmu parādījis jums 4 dokumentu tipu. Operācija pieteikums, kas ir pirmais, operācija un noslēdzošos dokumentus, kas ir operācija norakstīšanas karte un operācija reģistrācijas žurnāls, kas principā ir pilns dokumentu cikls. Bet es jums vēl pastāstīšu par vairākām papildus funkcionalitātēm, kas jums var noderēt. Tātad pirmkārt tie ir operācija dokumentu saraksts, šī te 4. sadaļa kreisajā pusē. Un šeit mums parādās visi pārējie 3 dokumenti, izņemot operāciju pieteikumu, ko mēs apskatījām kā pirmos. Tad šeit lūk ir reģistrācijas žurnāla, norakstīšanas kartes un operācijas. Arī šeit iespēja filtrēt pēc periodiem, pacientiem, saistītā dokumentu, numuru līguma attiecībām, dokumentu veida un arī operāciju zālēm. Nu, piemēram, ja mēs vēlamies tikai operācijas, ieķeksējam, atlasam, rāda tikai operācijas. Arī attīram filtrus, rāda mums visus. Kā arī vēl parādīšu, atgriezīšos pie operāciju plāna, kur mums ir vēl dažas iespējas. Tātad pirmais, ko vēlētos jums parādīt, ir tas, ka, kā redzat, mums ieplānotā operācija, viņai ir šis te definētais laiks, kas mums bija 50 minūtes.
Tomēr pēc tā mums vēl arī zāles definējot iestādē ir iespēja izvēlēties, vai šai zālē ir uzkopšanas laiks. Lūk, un te tādā pelēkā zonā apakšā mums atspoguļojas, ka šai zālē plānot arī uzkopšanu pēc operācijas, kas ir rezervēts laiks tieši uzkopšanai, kā arī monitors, kuram arī kā definētā iekārtā ir vēl definēts šis te uzkopšanas laiks, un tos arī var klasifikātorā visu sadefinēt. Tātad lūk, tas summējas kā laiks, kurš tā kā tiek rezervēts, lai šīs te zāle un nepieciešams iekārtas varētu pēc operācijas uzkopt. Kā arī, kā rādīja šo standarta dokumentu ciklu no sākuma, no pieteikumiem, tas arī biežākā variantā būs, ka jums ir laicīgi plānot operāciju. Tomēr, ja jums, piemēram, steidzami ieved pacientu, uzreiz vajag ieplānot, mēs zinām, būs, piemēram, šī zālē, uzklikšķinam uz vajadzīgā laika dubult klikšķi, 20-30, un atverās ātrais operāciju pieteikums. Nu, tad šeit var savadīt svarīgākos datus tikai un uzreiz saglabāt. Viņš pat nebūs nepieciešams mainīt šo statusu, uzreiz aizies statusā ieplānots. Te arī parādīšu, ka ir tāda funkcija, kā pacients var būt nezināms. Tad mums nav jāmeklē, varbūt mēs nezinām uzreiz, kas tas par pacientu. Varam aizpildīt uzņemšanas ierakstu numuru, ja tas ir nepieciešams, bet tas arī nav obligāti. Maksātāji, nu, piemēram, šī būs neatliekama, plānojam viņu tā kā ļoti ātri, pēdējā brīdī. Arī izvēlamies operācijas veidu, komandu. Un saglabājam. Tā, lūk, šajā gadījumā mums ir situācija, ka šis ķirurgs, kurus izvēlējos, nav pieejams, jo viņš paralēli strādā citā zālē. Līdz ar to, ja tā nebūtu, tad mums uzreiz būtu šī operācija ieplānota. Nu, tad mums viņa rekur parādās šeit, labajā pusē. Tad ieplānosim citā laikā, kad šis ķirurgs būs pieejams. Tātad, lūk, nu, uzreiz mums operācija ir ieplānota. Vēl mums ir vairākas funkcionalitātes operāciju plānā. Pirmais ir iespēja norādīt zālē piezīmes. Kā redzat, teiksim, šeit nav, šeit ir zāles piezīme. To katrai zālē uz viņus uzklikšķinot, jūs varat definēt, saglabāt, kā arī ir iespēja norādīt zāles sastāvu, kas šajā zālē strādā. Lūk, kur šie te cilvēciņu ikonas ir šeit, teiksim, vēl viens speciālists. Speciālistiem krāsas atšķirās. Un šos te zāles sastāvus var definēt šeit. Uzspiežam spogas zāles sastāvs. Un šeit mums atverās jau forma, kur var pievienot lomas, konkrētu līguma attiecību, respektīvi speciālistu, kādu datumu periodā viņš mums strādā, kuras darba dienas, kādos darba laikos, un tad arī attiecīgajās dienās viņi parādīsies. Nu, piemēram, šis galvenais ķirurgs mums pirmdien strādā, otrdien nestrādā, aizējam uz otrdienu plānā, nu, te mums vairs nav šis te galvenais ķirurgs. Tātad viņš rādās konkrētā dienā. Arī, ja jūs mēģināsiet tāpat, kā es rādīju piemērā, ieplānot operāciju paralēli ar šo pašu speciālistu, kur gan viņš neļāva ieplānot, bet ja mēs norādam citā zālē šo te speciālistu arī ar pārklājošu darbu laiku, tad tiks izdots brīdinājums, ka šis te speciālists jau ir kādā citā zālē. Vēl mums ir tādas iespējas, kā slēgt kaut kādu zāli. Tātad uzspiežam uz zāli augšā, un šeit ir poga slēgt zāli. Nu, šī gadījumā, piemēram, uz visu diennakti. Pamainīsim līdz 12 dienā, piemēram, 12 stundas, kaut kāda iemesla dēļ šī zāle nav pieejama. Tātad saglabājam. Un redziet, te šī te ir pelēka zona.
kurā nav paredzēts ieplānot operācijas. Tātad, ja es šobrīd mēģināšu no labās puses ievilkt šo operāciju, tad uzspiež velk, mēģina ieplānot šeit. Šeit viņš neļaus to izdarīt. Šo zāles slēgšanu, protams, var labot. Tātad pārtraukt tas ir ar aktuālu laiku vai arī anulēt pavisam. Tātad anulēsim pavisam. Un šādi, kad atslēgt, tagad atkal operāciju varēs ieplānot. Otrs variants, ko mēs varam darīt, parādīšu posmā, kur mums ir kādas jau aktuālas operācijas. Tātad, ja mēs vēlamies, lai visās zālēs vai vairākās zālēs mums nav iespēja plānot operācijas līdz kādam laikam, tad spiežam uz attiecīgā laika posma. Un tad līdz šī norādītā laika posma beigām, tātad šī situācijā līdz 21:30 visas zāles tiks slēgtas. Tātad lietotājs, kuram ir tiesības slēgt zāles, viņš to var izdarīt. Un tad kur mums ir šādas te iezīmētas rūtiņas un šie te atslēgu simboliņi. Šīs te posms ir slēgts, tātad parastais lietotājs, kuram nav tiesības slēgt zāles, vairs arī nevienā no šīm zālēm līdz šim posmam. Pēc tam no 21:30 varēs, bet šī posmā un arī iepriekšējās dienās, kuras būs slēgtas, nebūs iespējams neko ieplānot. Un ja mēs kaut kādā brīdī saprotam, ka var brīvi atkal plānot operācijas, arī uzspiežam kādā no šiem slēgtiem laikiem, tiek piedāvāts atcelt fiksēšanu. Atceļam, protams, ir lietotāji, kuram ir tiesības fiksēt plānu, un tagad atkal var ieplānot operācijas jebkurā laikā. Kā arī vēl ir tāda funkcionalitāte, kā operācijas pagarināšana. Piemēram, šeit mums ir iesākta operācija, kurai ir ieilgusi, respektīvi viņai tā kā ir jau kāds dokuments saglabāts, tātad status jau ir iesākts, bet viņa nav pabeigta. Tātad, ir status ieilgusi, un šeit mums ir tāda podziņa augšējā labajā stūrī pagarināt. Tātad šeit mums viņa no 18 līdz 18:30 ir, spiežam pagarināt pa 15 minūtēm. Tātad, redzam, viņa pagarinājās līdz 18:45 pa 15 minūtēm. Ja mēs kādu iemeslu dēļ vēlamies atcelt, tad pēdējo šo te pagarinājumu var arī atcelt. Un, kā redzat, tad atkal viņa ir tikai 30 minūtes gara. Ir iespēja uzstādīt arī automātisko operāciju pagarināšanos. Tādā gadījumā šīs operācijas, ja status nebūs pabeigts aktuālajā laikā, viņas pagarināsies līdz 24 stundu garumam, pārbīdot, protams, arī nākamās plānā esošās operācijas. Tā kā, ja ir vēlme šādu funkciju izmantot, to arī var darīt, bet brīdinu, kad arī nākamās operācijas rezultātā tiks pārbīdītas. Tā kā, ja jums tas nav vērti, tad es neieteiktu šādu funkcionalitāti izmantot. Tad par operāciju plānu vēl mazliet varu detaļās parādīt, ka šeit mums ir iespējams mainīt arī datumus. Var skatīties no šodienas uz nākotni, izvēlēt to datumu, pārvietoties ar bultiņām arī uz priekšu no šodienas un atpakaļ sākot no rītdienas. Šeit var izvēlēties zāles, kuras jūs vēlaties, lai attēlotu operāciju plānā, un laika skalu. Tātad mums šobrīd ir 15 minūtes, kas izskatās diezgan optimāli priekš šāda garuma operācijām. Bet, ja jums ir tātad attēlojam laika skalu 5 minūtes, šeit tā operācija, kā redzams, ir daudz vairāk vietas aizņem, jo operācijas ir īsas, satur daudz informācijas, tas var būt noderīgi, bet, kā redzam, šeit viņi izstiepjas diezgan nepārskatām līdz to. Šādā operācija garumā iespējams nebūs labākais garums. Un otrs variants, maksimālais laiks ir 120 minūtes, vienas kolonas platumam. Kā redzam, diezgan labi pārskatām visa diena, bet atkal informācija par katru atsevišķu operāciju ir diezgan minimāli redzama un nepārskatām, jo vienkārši viņi ir jāsaspiež mazākā apgabalā.
Tad pie iestatījumiem mēs varam arī mainīt šos laika skalas automātiskās atjaunošanas intervālu. Nomainīšu tagad laika skalas attēlām atpakaļ uz mūsu sākotnējām 15 minūtēm. Saglabājam, aizveram. Atkal atgriežas mums šis pats iepriekšējais skats. Kā arī beigās parādīšu jums 4. vēl līdz šim nerādīto funkcionalitāti, kas ir tāfele. Vizuāli līdzinās plānam, tomēr atšķirībā no plāna mēs te neko nevaram ieplānot. Mums ir viņi domāti, lai pārskatītu aktuālo operāciju statusu. Tātad augšā izvēles arī līdzīgas plānam, te gan var apskatīt arī pagātni, ne tikai šodienu un nākotni. Arī var izvēlēties atsevišķas zāles, pamainīt laika skalu, iestatījumos arī automātiskās atjaunošanas intervālu, kā arī te var mainīt skatus. Tātad kalendāra skats mums ir analogs plānam, ka mums augšā ir redzamas zāles un kreisajā pusē laiki. Tad, ja mēs pamainam uz laika līniju, saglabājam, aizveram, tad asis samainās vietām un zāles mums ir kreisajā pusē un laiki augšā. Un tad, attiecīgi, šīs operācijas tiek demonstrētas, es teiktu, ka pārskatāmāk, tātad, lūk, laiks iet uz priekšu, ka mums ir arī statusi labāk redzami, tātad pacients izsaukt šī te ir pirmajā statusā. Šī te mums jau, ko mēs apskatījām šodien, ir pabeigta operācija, tātad arī tās krāsas iezīmē tikai to daļu, cik liela daļa no šīs te operācijas mums ir pabeigta. Tātad vēl ir iespēja apskatīt pilnekrāna režīmu ar šo pogu augšējā labajā stūrī. Šeit nav paredzēts neko vispār rediģēt, darīt, ka tas ir veids, kā, piemēram, attēlot uz kāda monitora operāciju zālē vai kādā citā vietā, kur vienkārši nepieciešams pārskatīt šo visu. Arī šo skatu var skatīt gan kalendārā, gan laika līnijā. Atgriežamies uz kalendāru, tātad saglabājam. Un arī šajā skatā var iziet pilnekrānā. Un tad no pilnekrāna skata iziet, arī var līdzīgi pogu augšējā labajā stūrī. Spiežam to, mēs spiežam pogu escape, un mēs atgriežamies standartā ārsta biroja skatā. Tātad, rezumējot, šodien es esmu pastāstījis par 4 ārsta biroja operāciju bloka funkcionalitātēm, tātad pieteikumiem, plānu, tāfeli un dokumentiem. Parādīs jums 4 secīgo dokumentu plūsmu, kur mēs izveidojam pieteikumu, pēc tam operāciju, pēc tam reģistrācijas žurnāla norakstīšanas karti, kā arī nodemonstrējuši dažādas papildus iespējas operāciju blokā. Paldies jums par uzmanību! Paldies Raitim par video un paldies visiem par pacietību to skatoties. Cerams, ka bija noderīgi. Un tad nedaudz šobrīd parunāsim par nākotnes plāniem. Tātad turpmāko izstrādi noteikti, ka operācijas blokam mēs redzam, bet visdrīzāk, ka to turpināsim pēc sadarbības līguma parakstīšana ar konkrētu klientu. Un saprotam, ka nekādīgi mēs nevaram iztikt operāciju blokā bez atskaitēm, jeb arī uzskaitas kaut kādiem rīkiem. Tāpēc noteikti apņemamies izveidot atskaites, bet jau pēc konkrētā klienta pieprasījuma, pieņemsim par zāļu vai personāla noslodzi, materiālu izlietojumu vai tam līdzīgi. Jā, tāpat tās noteikti arī izskatīsim klienta specifiskos pasūtījumus un realizēsim gan tos, kuri tik tiešām iederēsies kvalitatīvu produktu attīstības plānā. Lūk, no manas puses, laikam šobrīd tas arī viss. Jā, paldies, Artur, paldies, Raiti. Ceru tiešām, ka tas bija noderīgi. Principā esam gatavi jums jebkurā mirklī pieslēgt demo video, pašiem arī pataustīties, paskatīties, jau iziet cauri visam tam, ko Raitis stāstīja, droši pieskieties pie klienta attīstības vadītājiem.
Gaidīsim jūsu ziņas, tūlītās arī atbildēšu uz kādiem jautājumiem, bet tādā noslēgumā tad tādi mūsu pieci iegūmi, par kuriem, kas gan nav mainījies īstenībā visa gada laikā un joprojām uzsveram, ka tā, protams, ir operācijas datu digitalizācija vienā sistēmā, kas ir ļoti būtiski mūsdienu digitalizācijas laikmetā, efektīva resursu plānošana ar darbiniekiem, iekārtām, telpām, ar visu operatīvu reaģēšanu uz izmaiņām operāciju blokā, kas varētu būt gan operāciju pagarināšana, pārplānošana, ja pēkšņi ir steidzami ievests. Viss mēs varam vienā rīkā darboties un reaģēt uz jebkādām izmaiņām jūsu darba ciklā. Tāpat tās dokumentācija atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, jo tam mēs rūpīgi pievēršam uzmanību arī savā ikdienas darbā. Varam pārvaldīt jebkuras vietas un jebkādas ierīces, jo šis ir pilnībā taisīts web platformā. Un līdz ar to tas ir tāds ārsta birojs, nav vairāk tik ļoti piesaistīts desktopam, kā īstenībā varam lepoties, ka šis ir tāds mums pilnībā webizēta funkcionalitāte. Tā kā paldies jums liels! Pārējot uz pēdējo slaidiņu, tad arī sīkāk informācija par pakalpojumu pieslēgšanu un demo vidas pieteikumiem. Protams, pie mūsu ārsta biroja klienta attīstības vadītāja, noteikti arī klientu servisā, tāpat tās var jautāt. Un, protams, rakstot uz kabatmedicloud.lv vai konkrēti patiešo jūsu klienta attīstības vadītājiem. Paldies jums liels! Gaidām jautājumus. Ja tādi ir, droši varat ieslēgt mikrofonus, droši varat rakstīt čatā. Ja ir jautājumi, tā kā vai ir kāds? Jā, Pēteris Tomiņš pacēlis rociņu. Operāciju bloku vadītājs slimnīcā Gaļezers. Vispār ar prieku skatījos, kā lietas ir progresējuši. Pēdējo reizi es šo skici skatījos pirms apmēram pusgada. Ļoti jauki, ka iet lietas uz priekšu. Man ir veseli čupi jautājumu, bet man liekas, ka viņi visi ir īsi. Ļoti jauki, ka jums izkrīt pieteikumā, teiksim, statistiski vidējais operācijas laiks. Es neuztvēru īsti, vai to pieteicējs var izmainīt jau pieteikšanas brīdī. Pieteicējs var izmainīt, jā. Nākamais kritiskā piezīme. Visur, kur ir sastopams vārds laparo, kaut kas tur skopija, tomija, tas trešais patskanis ir o, grieķu vārds laparon, nevis laparan. Nākamais. Okay. Jā, tas jūs rotās, ja tas būs pareizi uzrakstīts. Jā. Tā, nākamais jautājums. Es sapratu, ka var vienā brīdī atklāsies, ka viens operācijas dalībnieks pat ir nonācis situācijā, ka viņam vienlaicīgi ir jāatrodas divās zālēs. Kurā brīdī tas manifestēsies? Es pieņemu, ka tad, kad operācijas velk laika tīklā iekšā. Pareizi? Tātad ķirurgs A jau ir ievilkts trešajā zālē no 12 līdz 14. Operāciju izmētātājs pat ievelk viņu ķirurgu A zālē numur 2 no 13 līdz 16. Viņš 1 stundu klājas pāri. Sistēma izķers to? Tā, varbūt man te var palīdzēt kāds. Tad, kad es to skatījos, es no Austrumslimnīcas, tad tur bija brīdinošs paziņojums, bet tas, doktori nebija ievelkot operāciju, bet tas bija piesaistot pie zāles to sastāvu. Es vienā zālē ievadīju komandu un blakus zālē vadīju to pašu māsu, ko tajā iepriekšējā. Jā, tātad šitais tiek izķerts. Un man bija brīdinošs paziņojums, bet man šķiet man ļāva, bet pabrīdināja, ka viņa jau ir tur blakus zālē. Jā, ok. Kā tas ir ar, teiksim, deficīto aprīkojumu? Ir 2 rentgenaparāti, abi izrādās ir iesaistīti, vai arī tāda, un vēl viens trešais grib tajā laikā to rentgenaparātu. Vai tas arī parādīsies kā brīdinājums, ka aparāts, ziniet, nav pieejams šai brīdī? Jā, par iekārtām bija kontrole, bija pārbaudījumi. Arī bija. Ļoti jauki. Tā. Vai ir iespējams atspoguļot, ka anestēzija iesākas pirms ieviešanas operācijas zālē?
Jo pat labāk sakārtojums tur ir loģisks, ļoti lielā vairumā situācija tieši tā arī lietas notiek tādā secībā, kā jums tur ir uztaisīts, bet ir iespējams situācijas un nebūt ne tik reti, ka anestēzija tiek iesākta ārpus operācijas zāles. Šobrīd risinājumā ir šāds, ka attiecīgi viņš arī bija saskaņots ar rakus. Tā kā, jā, bet, noteikti ir iespējas, kā es teicu, izmaiņām. Bet, es domāju, ka īstenībā varbūt šo var apiet tādā veidā, kā anestēzijas sadaļā ievadīt manipulācijai tādu no līdz laiku, kurš ir ātrāk par tiem periodiem, ja to pieļauj labot to laiku. Tur varbūt, ka var to ievadīt, jāpamēģina. Jā, tas ir uztaisīts, ka pirms operācijas etapā ir iespējams manuāli ievadīt laiku, kas ir pirms šīs operācijas. Jā, paldies, Kārli. Jā, skaidrs, tas ir pareizi. Tā. Vai to uzkopšanu iebirst automātiski uzkopšanas laiks, tas ir ļoti jauki, vai to uzkopšanas laiku var vispār atcelt? Jā, tur bija tā, kad ja atstājam pa nullītēm katrai zālē to uzkopšanas laiku, tad viņš vispār tur neparādās. Tā pelēkā tā daļiņa ar uzkopšanas laiku. Jā. Vai kaut kur var izlasīt, uz kurien pacients ir pārvests? Ir nofiksējis tātad laiks, kad pacienti izved no bloka, bet uz kurien viņa aizved? Vai tas, teiksim, operācijas tai protokolā, piemēram, parādās? Protokolā nē, bet anestēzijas kartē bija, uz kurieni pārved uz intensīvo terapiju, nodaļu. Jā, tātad kaut kur tas ir izlasāms. Tā, man būtu paticies, ja es uz ekrāna redzētu operāciju zāļu to personālu sastāvu. Pat labam tur bija tādi cilvēciņu simboli, tas ir ļoti jauki, skaidrs, ka tur kāds ir iekšā, bet vārdi. Jo, ja man vajag ātri atrast, kur man šodien strādā māsa Zuzanna un kur māsa Klotilde, vai es to varu kaut kur ieraudzīt uz ekrāna, vai man ir jāatver katra zāle un jāapskatās, kas tam man tur šodien ir. Tā, tad šobrīd ir šie cilvēciņi, kas ir Jā, tur ir tikai simboli. Jā. Man vajag Matildu atrast ļoti ātri. Tā, vai varbūt kāds kolēģis var teikt, vai varam atrast Matildu ātri, vai šobrīd ne? Pie tā zāļu skaita, atkarīgi droši vien no zāļu skaita, bet acīm redzot, es tagad nošēroju, ir runa par šo funkcionalitāti. Šeit tiešām ir tā, ka tev jāvar vaļā tie cilvēciņi dažādās krāsās, ja tev ir cita loma, pieņemsim, tur galvenais ķirurgs, anesteziologs, bet te būs tiešām jāiet cauri visiem. Pie konkrētas operācijas, te rāda tā kā tos ārstus. Jā, to es saprotu, ka tur viņi ir izlasām, un man māsas arī ir atrodams, un anestēzists ir atrodams, bet man ir jāatver katra zāle. Šitas nav īsti labi. Man ļoti patīk tas horizontālais laika izvērsums un tā, un tur tai kreisā pusē būtu ļoti jauki, ka tur parādītos, ka tur teiksim, zāles numurs un kas šodien tajā zālē strādā. Man pat varbūt ķirurgs nav tik svarīgi, cik svarīgs ir mans personāls. Ok, tad tas, kas ir redzams uz tās tāfeles tekošajā laikā, man tas lauks attiecībā uz pacientu liekas trokšņains. Tur ir personas kods virsū un vēl kaut kas. To informāciju tur varētu samazināt. Ērtībai ir pacientu uzvārds un operācija. Un tas, ka tur ir redzams steidzamības pakāpe un ka tur ir redzams operācijas etaps, tas ir ļoti labi. Bet bez personas kodu un tur var iztikt diezgan labi. Tā, un pēdējais jautājums ir chronometrāža. Es pieņemu, ka tā būs iegūstam gan attiecībā uz zāli, ar gala produktu zāles noslogojums, un ka to varētu iegūt arī attiecībā uz zālē strādājošo manu personālu, ka minētā Amālija un Klotilde šodien ir bakstījušās, bet Zuzanna un Marianna ir strādājuši no rīta līdz vakaram bez pusdienas pārtraukuma. Vai es varēšu iegūt šādus datus? Jā, tāds plāns noteikti ir. Paldies, jūs atbildējāt uz visiem maniem šausmīgi daudziem jautājumiem. Jā, es varbūt tās vienu mazu pretjautājumu, man bija jautājums par to personālu
sarakstu, vai nebūtu atkal savukārt traucējoši un augšu uz leju nāktu tur kādas 5, 6 vai vēl vairāk cilvēku personāls, vai tas neaizņemtu daudz vietas datora ekrānā? Vai jūs varētu man nolikt tagad priekšā to laika horizontālo izvērsumu? Jums bija tur tāds labs jēdziens, pat kā viņš saucās. Tieši tāfelē, ja? To tāfelē, jā, jā, tāfelē. Pat ne plānā, nu plānā arī tas viss ir, protams. Laiklīnija, pareizi, jā, tā bija ļoti labs tas nosaukums. Nu redz, tur, kur ir tagad zāles piezīme un cilvēciņa simbols. Ja, ka tur varētu būt kaut vai ļoti nelieliem burtiņiem, kā es teicu, Amālija, Zuzālija un Kārlis un Pēters. Ok, paldies. Ņemsim vērā. Jā, nu tādas manas domas, jā. Paldies liels, prieks. Tā, vēl viens jautājums. Agnese Ozoliņa pacēlus roku, redzam. Jā, paldies par jūsu ziņojumu. Man prieks, ka virzās uz priekšu. Es papildinot doktoru Tomiņu, iedomājos, jā, mums tas ir ļoti svarīgs moments pat darbiniekiem, ka mēs redzam, kurā brīdī kurš atrodas, un varbūt, ka var izveidot tādu rīku, ka mēs tā kā no otras puses apskatāmies, mēs ievedam darbinieku vārdu, uzvārdu, un sistēma parāda, tad kur viņš šodien, piemēram, bija ierakstīts, kurās pozīcijās viņam ir jābūt. Nu, ka mēs tā kā no otras puses varam paskatīties pēc darbinieka. Sapratu. Ja, varbūt, ja tas ir iespējams. Tas, man liekas, mums būtu ļoti ērti. Otrs man radās priekšlikums, tā kā šeit, piemēram, atkal uzspiežot uz katras zāles atsevišķi parādās, piemēram, vai tur operācija ir ieilgus un kādā etapā viņš ir, bet vai arī no šī rīka būtu tāds atkal iegūstams kopsavilkums pa visām zālēm, kur, ja mēs uzejam uz kaut kādu, nezinu, atsevišķu attēlu, kur ir grafiskais attēlojums pa visām zālēm, kas šobrīd, kurā zālē mēs redzam, aha, tā ir aizkavējusies, tā varbūt beigs ātrāk, tā ir tādā etapā, nu, ka nav uz katras zāles jāspiež virsū. Saprotiet to domu? Es domāju, Agnesīt, šitas skats pat labam ir vaļā. Tad, kad te būs 4 operācijas, te būs ļoti labi redzams, kas ar ko notiek. Bet mēs tik un tā redzam tikai vienu zāli. To ekrānu, es domāju, ka var sabīdīt mazāk. Ja? Es pieņemu. Jā. Nē, šobrīd kā mēs redzam, tātad, kas tā mums sanāk vertikālajā asī, kur ir visas zāles. Jā. Un horizontālajā asī ir visi laiki. Vienkārši šobrīd testa vidē ir tikai viena operācija, un tai pašai operācijai mēs šobrīd redzam, kāds viņai status ir, ka šis pacients ievests blokā. Tātad pacients status apakšā zem šī te lauciņa mainās, tur, kur pacients ievests violetā krāsā, arī tās gan krāsas, gan tos nosaukums var mainīt. Okay. Bet zāles, jā, noteikti, kad lielajās iestādēs, kur ir pārdesmit zāļu, tur gan jau, ka arī par visām viens cilvēks neatbild, un kur ir savukārt 5, 6, tad viņus arī ielīdīs vienā ekrānā savukārt, jā, tā kā. Jā. Nu tā, lai redz tādu lielāku, vismaz pa stāviem kaut kādu vienu kopsavilkumu, jo mums vienā stāvā ir, mēram, 11 zāles, nu, tā kā lai pa to vienu stāvu, jo, man liekas, tā ir ērti strādāt. Un tad vēl no mūsu ikdienas, nu, ir situācijas, ka mums vienu dienu zāle, nu, mainās apmēram vismaz 5, 6 operāciju, nezinu, izkārtojums, ķirurga varēšana, nevarēšana ierasties laicīgi, pēc tam kāds pacients pēkšņi nav iestājies. Cik ātri mēs varēsim tajā sistēmā ierakstīt un parādīt uzreiz dinamikā šīs izmaiņas, un varbūt vai kaut kā būs iespējams iezīmēt to, kas ir izmainījies, lai tas uzreiz tā kā krīt acīs, tās dinamiskās izmaiņas dienas gaitā. Jo tā informācija tiešām ir daudz, un tā brīžiem tu vienkārši tajā visā apmaldies, ja? Nu, teikšu, ka uzreiz, kad izmaiņas, kā mēs tikko pat redzējām, kamēr notika jautājums, Raits ir jau ieplānojis jaunu operāciju tiešsaitē principā, un arī tagad varam redzēt, kā izskatās, ka ir vairāk kā 1, 2 dažādos statusos.
Tātad izmaiņas var veikt, protams, ja iepriekš nav kāds vecākā māsa vai kaut kāds cits darbinieks atbildīgais nav nobloķējis šo zāli, ja, izmaiņas var veikt visu laiku, vai ir kaut kāda pazīme, ka tikko ir veikta šāda izmaiņa, tāda, manuprāt, nav, ja es kļūdos, mani var palabot, ja, bet šobrīd ir tik daudz, ka ir attiecīgi, jā, tad ir šādi te mēs redzam zāles, bet nu jā, paziņojumi, kura tieši izmaiņa tagad ir notikusi pēdējās brīdī, tā īsti nav, bet tā viss notiek reāla laikā, līdz ar to visas... Nu jā, tur jāpjautā, kā doktors Tomiņš domā, nu varbūt, ka kaut kādu to pazīmi mēs varam piešķirt, jo es saku, nu, kādreiz ir grūti tajā visā informācijas apjomā, un tad tu redz, vai tavā zālē, piemēram, kur tu šobrīd strādā, ir kaut kādas izmaiņas, būs izmaiņas, tā varbūt, nu, paslīd garām, un, nu tā, jo tā mums tiešām tāda ikdiena. Un tad pēdējais par anestezioloģijas sadaļu, jā, es jau toreiz runāju ar mūsu kolēģiem, ka man būtu ļoti svarīgi, tā kā ir anesteziologam trīs šie etapi ir pirms operācijas sagatavošanas etaps, kas bieži vien ir ārpus zāles, tad ir operācijas zāles etaps un tad ir šis atmodinātājs etaps, ka katram etapam tātad mēs varam ierakstīt manipulācijas un danītāju, jā, to es redzu, ka ir, un kopā, ka sistēma pēc tam izrēķina gan katra etapa laiku, gan kopējo laiku, balstoties uz ievadītajiem etapiem. Piemēram, pacients iebrauc operāciju blokā, pēc tam aizbrauc uz zāli. Tas mums būs fiksēts, ja? Jo tas man ir ļoti svarīgi, jo tās šobrīd ir visbiežāk, kur ir manuālās kļūdas. Jo, ja raksta cilvēki, nu tīri, skatoties pēc pulksteņa, nu mēs nokļūdamies. Bet, ka sistēma rēķina laikus, tas arī ir ļoti apgrūtinoši visu laiku, katru minūti piefiksēt. Tagad es pārbaudīju, jau tiek rēķināts tas pulkstenis laiks. Jā, un tas ir superīgi, jo tas ļoti atvieglotu tur arī tanī iepriekšējā piemērā, tur tas kopējais aizņemtības laiks bija 5 sekundes, jo, nu, tur ātri tika nospiesti tie etapi. Labi, paldies. Jā, vēl kādi jautājumi? Man nedaudz komentārs ir, operāciju plānošanā tiek veiktas validācijas, lai vienā laikā netiktu ieplānota viena tā pati persona paralēli vairākās operācijās, tas vienkārši netiek atļauts, un tāpat tās arī netiek atļauts ieplānot vienu to pašu iekārtu paralēli. Un par izmaiņām, katru izmaiņu, protams, neattēlo, bet, nu, teiksim, ja operācija ieilgst, tad tas ir pamanāms, un tāpat tās arī, ja pārklājās personāls vai ja pārklājās operācija iekārts, tad šī informācija arī tiek attēlota šajās te operāciju kartiņās. Līdz ar to kaut kādas izmaiņas ir iespējams izsekot, kad, teiksim, persona pēkšņi ir divās operācijās paralēli. Nu, mums tas bieži vien tā ikdiena tāda, ka pēkšņi samaina operāciju kārtību pa citām zālēm, un anesteziologi ir tie, kas sauc nākamos pacientus, un mēs izsaucam nepareizo, jo mēs vēl neesam pamanījuši, ka mūsu nākamā operācija ir ielikta citā zālē, un mums ir cita operācija. Nu, tāda ir tā ikdiena. Tāpēc ir svarīgi, ka tā sistēma tiešām ir dinamiska, un mēs laicīgi varam pamanīt, kur kas ir mainījies. Vēl man bija jautājums, es tagad atcerējos, mēs toreiz ar doktoru Tomiņu arī iedavām operāciju sarakstu ar aptuveniem tā kā laikiem, vai sistēma automātiski pielāgos minimālo laiku, kāds ir atļauts operācijai, vai tomēr laiks būs jānorāda ķirurgam pašam? Nē, laiks tiek norādīts klasifikātorā, tas tiek arī automātiski ielasīts, bet ja, nu, pieņemsim, ķirurgs vai tas zinātājs, teiksim, tā saprot, ka tur ir kaut kas ilgāks vai atkal tieši otrādāk daudz vieglāk nekā standarta gadījums, tad var šo laiku koriģēt. Un vēl bija toreiz, mēs runājām, ka starp operācijām tiks ieplānots tas saucamais pacientu apmaiņas laiks. Kā būs, vai uzreiz
tajā pašā minūtē, kad beidzas viena operācija, var rakstīt nākamo, vai tomēr mums tur būs ieplānotas. Mēs runājām, ka kā minimums vajadzētu būt 20 minūtes starp pacientiem, starp operācijām. To var realizēt, es domāju, ar šo uzkopšanas laiku, kas ir kā nosaukts. Jā, ja jūs definēsiet, ka tai operācijai 20 minūšu uzkopšanas laiks, tad jums arī neļaus ieplānot ātrāk nākamo. Tāds laiks ir kaut kur jāieraksta, tas uzkopšanas laiks? Jā, ir klasifikatorā pie operācijām. Ļoti labi. Paldies. Viņš var būt arī atšķirīgs katrai no zālēm. Un tā. Tā, paldies. Man liekas, ļoti vērtīgi jautājumi arī. Vai ir vēl kāds jautājums? Jau 8 minūtes, jau esam pāri laikam ieplānotajam šim webināram. Izskatās, ka jautājumu laikam vairāk nav, tad teikšu visiem lielu paldies par dalību. Paldies arī tiešām par jautājumiem. Es domāju, ka tie vēl precizēja arī to, ko mēs jau rādījām, un jau tādā reālākā veidā jau no ārsta puses tā kā varēja arī iejusties šajā visā funkcionalitātes lietošanā. Tā kā paldies jums liels, lai jums brīnišķīga diena, un tad jau gaidām pieteikumus, demo versijas jau liekam un daram un strādājam, tā kā lai top, kā teikt, šī funkcionalitāte katrā no jūsu iestādēm. Paldies jums! Jums paldies! Paldies! Paldies.